Narkomāni aizgāja? Aizgāja, jā. Klausies, tev viņi ir jāpadzina no darba. Kāpēc? Tāpēc, ja veikalā atradīs to balto pulverīti, veikalu aiztaisīs ciet. Un man iebāzīs aiz restēm. Karoči, mēs mainām taktiku. Spiedīsim psiholoģiski. Tu ies pateiks, ka tu biji piedzēries. Jā? Santa! Santa, es biju piedzēries, es nesaprotu, ko es runāju, nu? Ģeniāls plāns, pridurek. Viņiem vajag parakstu. Citādi viņi pat ziepes nevar. Un noliktavas dabūt viņiem firmas darbība ir apstājusies. Kur parakstīties? Šeit. Kas tas tāds? Dinārs. Mans brālēns dzērājs. Varbūt, ka tev priekš manis ir kaut kāds darbiņš, ko? Nu? Ienāc. Oh. Ienāc. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīties? To man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Kas tas ir? Ziedīts apens. Blin, kādā sakarā? Atšur, paskaties. Ats. Cik reizes tu man to esi solījis? Daudzas. Cik reizes tevi klapēju? Teicu, nedzer! Ko tu man atbildēji? Iešu baznīcu krāsot. Nu, labi, vainīgs. Mājās nenāci? Kā tu mani nosauci? Nu, kā tu tev nosauc? Kā tu mani nosauci? Nu, kā es tev nosauc? Kā? Par viesulieniem mani nosauci! Es tev esmu kaut kādā viesulieniem! Kas tas tāds ir, būs man? Kas tur notiek? Tev viss pilsētas sauc! Ko jūs darāt? Viņš man visu laiku melo! Ziedīt, ko jūs darat? Mēs izlīkstam. Tad lūdzu ejiet ārā un izlīkstiet. Piediek. Jā. Vilis man teica, ka tu viņam esi māju pārrakstījis. Ko? Atkal meloju! Tu atkal meloji! Ziedīt, es palūkšu, lūdzu. Ja, un paņem, lūdzu, no striķa tās mantiņas viss. Ko tu viņai teici? Tas ir mans! Ko tu viņai teici? Klau, tu uz ilgu laiku atbrauci. Tev redzēs. Mums ir ziedīti. Mēs domājuši to medus mēnesi.
Paldies. Ļoti garšīgi. Tu vari iet pie bērna. Tā, šis būs tev. Droši ņem, var neatdot. Kā? Neatdod? Nē, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas neatdod. Man būs kauns. Es tev atdošu. Cik daudz naudas tev vajadzētu? Kā tu domā? Un cik tev vajadzētu, lai tu varētu normāli dzīvot? Nu, piemet vēl kādu siltaku. Pagaid, tu man nesaprati. 200 tas ir nedēļai. Es tev jautāju, cik tev vajadzētu, lai tu varētu normāli dzīvot? Tu tā domā? Es nezinu. Darba nav. Parāda piedzinēja dzīvokli atņēmu. Dzīvokli var atpirkt. Tu nopietni tagad? Jā, un tev vajag arī ārstēties. Tev ir nopietna problēma. Un tu gribi teikt, ka tu par to visu samaksāsi? Jā, es samaksāšu, atpirkšu tavu dzīvokli, apmaksāšu tavu ārstēšanu, un tu tiksi vēl pie mašīnas. Bet tev būs jāizdara kāda nopietna lieta. Puga. Saki, kas jādara, es visu izdarīšu. Es pārdomāju. Pagaidi, kāpēc tu pārdomāji? Ko tu pārdomāji? Saki, kas ir jāizdara, es visu izdarīšu. Tu tā kā esi mans glābiņš. Kas jādara? Kas tāds notika? Kāpēc bija jāizlīgst ar Ziedīti, ko? Man nepatīk ilgi būt ļaunajam. Tad nafigām pirms tam spaini viņai zagi. Vainīgs. Bet es domāju, ka man saimniecībā noderēs. Es gribēju uzbrovēt talu. Man ir apiņi. Es zināju, kur var dabūt miežus. Man sanāk primā miezītes. Bet tad varbūt man tev traktoru nopirkt, lai tu vari normāli strādāt. Viņš spainīgi alu taisās brūvēt vrotkampu. Nē. Kampat nē. Labāk alu, es domāju. Trupaļ. Ir viena sieviete, kura man traucē. Un būtu labi izdarīt tā, ka viņas vairs nebūtu. Saproti? Tas ir kā nebūtu. Viņa pats to mēģināja padarīt galu, bet nekas neiznāca. Viņa pat atstāja atvadu vēstuli. Ja viņu kāds nejauši vienu atrastu pakārušos, tad nebūtu nekāda aizdoma. Saproti? Tas ir ļoti nopietns piedāvājums. Protams. Tas ir ļoti nopietns piedāvājums. Tev būs mašīna, dzīvoklis, ārstēšanās un pilnīgi jauna dzīve. Un es varu zināt, kas viņi ir? Santa, ķēniņa meita. Viņa ir stulba, viņa krāpj savu vīru. Viņa ir tagad ar tādu kūperu. Aizgāja pie viņa, tu zini? Dzirdējuši esmu jau. Viņi tur šāvās, kādu nošāva tur. Pagaidi. Santa. Dzīvoklis, mašīna, ārstēšanās. Viss. Es tikai domāju, kā es viņai tikšu klāt. Viņai tak visu laiku vīrs blakus. Par to tu neuztraucies. Es parūpēšos, lai viņa būtu viena. Tev vajadzēs tikai tikt galā ar slēdzeni. Slēdzeni tas struns. Labi. Tā, labi, tev vēl 100 eiro avansam. Un tu lūdzu nopērci sev kaut ko pieklājīgu. Pēc kā tu izskaties? Labi.
Kādi tomēr tā jūs domājat? Tas gan ir vērķis. Galīgi jauns, un tu vispār nav pat šauts. Tu vari aiznest, kur paņēmi nolikt. Labi. Klausies. Es zinu, kur tu var dabūt meža cūks. Vai, piedod. Bet to tu aiznesīsi un noliksi pirms tam, jā? Aha. Vēl nekas nav beidzies? Nē. Kas tas tev? Zini, kas tas ir? Es tev pateikšu tavā valodā, lai to pieliktu. Aha. Gāžmieku čūsku. Iedzēla bitīte. Tas arī ir. Es tev pateikšu tavā valodā. Raibatā dabas pasaule, ne? Jā. Jā. Tie baigi muskuļi. Neceļ Kūpers, dīvaini. Varbūt atkal aizdzēries. Lorencam piezvani. Ja Kūpers uzzinās, ka es esmu galviebēs, viņš man nagus noraus. Es par zinu, cik tā fūra maksā? Ko man tagad darīt? Nošauties? Nē, vai katrs to nelieti? Davai, pacel, nu. Lūdzu, tu jau pamodies? Paldies, jā. Paldies, ka tu man ļāvi ilgāk pagulēt un pieskatīt Melis. Baigies, es pieskatītājs. Man viņa rokās bail paņemt. Kāpēc? Es nezinu. Liekas, ka viņa nobīsies no manis, sāks raudāt. Viņa skatās uz mani kā uz svešinieku. Viņa pieradīs. Vienkārši vajag vairāk laiku. Te jau bija labs tēvs. Labs. Es arī būšu. Jā. Nu, ko tas Valuņčuks te lien? Kāpēc viņam te jāsteigā? Viņš te tagad strādā te manā darbā. Atceries, es tev stāstīju. Tā viņam bieži sanāk iet te garām. Jā? Tad lai arī iet garām. Jā, Artur. Kūpera te nav. Es laukos. Kādas problēmas? Labi. Labi, braucu. Es braucu uz pilsētu. Varbūt es arī varu bišķiņ aizbraukt. Tu vari bišķi pasargāt māju, labi? Tu zini, kur ir ierocis? Jā. Un iekas, šauj! Labi. Kājā. Tu atceries, kā mēs iepazināmies? Jā. Nē, nu es vienkārši gāju pāri ielai, un tu man mēģināji notriekt. Tad dzīvot apnicis ir. Es
bija aizdomājies. To pēc tam kāja samežģīja. Nē, es biju vienkārši tīzla. Tu jau speciāli to darīji. Ko? Ko? Tu biji romantiķis. Nostrādājis uzreiz. Nē, tā nebija. Mīlējies. Zini, kā nakts. Tikko tikām pāri robežai. Pagriezāmies pa Krievijas robežu. Šaro saka, davai atpūšamies. Kas šis to piezvanīja? Nē, tā kā mēs lietojam rācijas, ne jau pat tev. Tālāk. Tālāk iebrauc benzīna tankā. Jā, skatos, viņa fūra ir, jā. Stāv Šaro fūra. Es vēl nodomāju, zini, kā naktī labāk ar tādu kravu nezīmēties. Toči labāk nevajag zīmēties. Sarunājām, ka brauksim 5 no rīta. Jā, es aizbraucu uz nākamo benzīna tanku. Zini kā, nevajag daudz Latvijas numurus vienā vietā kopā turēt. Tālāk. Ko tālāk? No rīta, protams, neceļ. Fūras, protams, nav. Aizbraucu, ieeju benzīna tankā, prastāju tur dāmai, kur viņš. Viņš saka, viņš aizbrauc projām uzreiz pēc manis. Uzmet mums. Vai arī viņi nolaupīja kopā ar visu šoferi? Tā vienkārši aizbēg. Tur visur ir kameras. Neviens nezaktu. GPS izslēdza. Mēs taču nezinām, kur tagad pat fūra ir. Labi, uz cik mēs ielidojam? Uz kādu pusļamu. Kūpers arī neatbild, pazudis. Guļ droši. Piedzērās droši. Viņš ar šito veceni, kur viņš izglāba. Santu? Jā, viņi taču aizgāja, viņi atkal širmis aizvēra un vispār zina, ka viņa ir sieva? Nē. Taiso. Nē! Jā! Viņi mums šaudīšanās arī jau notika? Nē, paldies Dievam, mēs tāpēc arī nepasaucām Kūperu. Zin kā, lai nesanāk kā ar Teo. Jā, labi, es braucu pie Kūpera, apstīšos, kā tur situācija. Uzziniet visu par Šaro. Kur viņš dzīvo, vecāks, brāļus, māsas, viss punkts, kur viņi var dabūt rokā. Tas mēsls jādabū rokā. Pārāk daudz žurkas uzradušās, zini? Tāpēc tā ir. Davai sazvons. Davai. Es nezinu, ar ko sāk. Es nezinu, sāksim ar vietu, kur viņš guļ. Tūlīt uzzvanīšu uz Žukam, aizbrauc un apskatās. Domā, parādīsies viņš? Cerēsim. Mās. Nē, es vienkārši atcerējos, kā tu mani bildināji. Tagad, kad es atceros, man nāk smiekli. Sveika. Sveiks. Kā jūties? Kā es jūtos? Tu vēl jautā? Es apmulsusi. Un par ko? Klausies, tā nedrīkst darīt. Izkrita vēstuli, jā, uz tavas sēdekļa, bet saprot, tas parāds ir mana problēma. Tikai tā nav. Priekš tam draugi ir domāt. Jā, bet ne jau, lai atdot tādus parādus. Nē, es visas pārdošu dzīvokli un atdošu tev naudu. Nevajag. Ir daudz vienkāršāks veids, kā tikt no tā parāda vaļā. Jā? Kāds? Precies ar mani. Es saprotu, ka šobrīd varbūt nav vispiemērotākais brīdis kaut kam tādam, bet man tas bija jāpasaka. Pagaid. Cilvēki satiekās gadiem, ja? Pirms viņi vispār kaut ko tādu apsver. Nē, ja godīgi, man tas neliekas nopietni. Tas pavisam nopietni. Tu esi traks. Jā, es tev mīlu. Muļķojies. Okay. Tad man jāsaka, ka tev ir diezgan īpatnēji humora izjūta. Rokas augšā! Atdod naudu! Atdod naudu! Kā sabijies, kājas par pleciem, krūmu uzreiz iekšā.
Čau. Vispār nesapīju. Nē, nemaz. Baigais. Kas tev tas par tādu lielu gabalu? Ot, vakar skatījos, kā Loreņģis paslēp. Domāju, paņemšu, padzīvošos. Baigais milzens, ne? Apsties ar optiku, visu varētu to ziedīt. Uz kosmosu aizšaut, ne? Nā, tāds vēl nav piedzimis. Vai ne? Nā, klausies, reku, kur Lorencis, nezinu? Pilsētā? Es domāju, moši varētu aiziet pašaut. Ko tu saki? Nu, tu traksies, nedrīkst. Ko nedrīkst? Nu, nedrīkst. Tu vienu rodas dabadās aiziešu. Tu mārķi! Es tikai vienu lotu pēc tam atnesīšu vietā. Davai! Beidz! Tas īstenībā bija bezgalīgi sirsnīgi un romantiski un vīrišķīgi. Bez gredzena. Dievs par gredzenu tajā brīdī vispār nedomāju. Es biju pilnīgā šokā. Tu man nebrīdināji. Tu pat man nedevi mazāko nojausmu, ka kaut kas tāds varētu būt. Es biju ļoti pārsteigta. Es nezināju, ko teikt, ko domāt. Un tad jau nākamajā dienā tu nāc pie manis ar ziediem. Jā. Un tad šāviens. Es gribētu vienkārši aizmirst to dienu. Nu, tad aizmirsti. Jo tā ir pagātne. Mazulīt gribēst. Es aiziešu uz veikalu, ledskapī nekā nav. Tu man sarakstu uztaisīsi? Jā? Jā, paldies tev. lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atpēties, nepazaudē, kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīt